Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau! Šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Es esmu Maliks, un es tūlīt nolaupīšu 10 minūtes jūsu laika. Šodien mēs runāsim par blēžiem, burlakiem un drošību internetā. Un man šīs dienas studijas viesis ir Benedikts. Čau, Benedikt. Čau. Benediktam ir 8 gadi. Viņam patīk spēlēt video spēles, īpaši Sonic. Ja Benediktam būtu daudz naudas, viņš nopirktu sev mājiņu mežā. Benedikts gribētu aizceļot uz Ameriku un aiziet uz veikalu Target. Kā tev liekas, kā var atpazīt blēdi un burlaku? Telefonā viņi vienmēr pašās beigās pasaka, uzspiediet šo linku, un ir tāds nepazīstams numurs. Kā tu domā, kā izskatās blēdis dzīvē, īstā dzīvē? Ja viņi mēģina tev pievilināt ar koču, nevis no izskata nevar atpazīt. No tā, ko viņi saka, var atpazīt. Vai tu rūpējies par drošību internetā, pats par savu drošību? Jā, tad, kad eju apskatīties, piemēram, cik man naudas manā kartē, tad man tētis jau pateica, kā var izdarīt tā, lai zagļi nevarētu ieiet tavā kontā un nozagt tavu naudu. Tev ir PIN kods? Jā, man ir. Pastāstīs, kāds ir tavs PIN kods? Es nedrīkst pastāstīt, jo tad tu varbūt vari nozagt man naudu. Gandrīz sanāca. Bet ir kāds cilvēks, kam tu uzticētu savu PIN kodu? Mammai un tētim. Tev jau sen ir bankas karte? Man ir bankas karte kopš esmu 8. Un kā tu izmanto savu bankas karti? Šobrīd mans mērķis ir nopirkt vienu video spēli. Cik tā spēle maksā? Ja tu gribi parasto versiju, tad 60, bet ja tu gribi versiju vēl lietām, tad 70. Ko tu esi darījis, lai sakrātu 70 eiro? Visvairāk es rakstu mana tēta Exceļus. Viena rindiņa ir 5 centi. Kā tev liekas, vecākiem būtu jāmaksā bērniem par darbiņiem, ko viņi mājās dara? Es izmazgāju omamītes logus, tad omamīte man samaksāja par to. Tā tad vajadzētu. Benedikt, man liekas, ka tev par blēžiem un burlakiem vispār nav jāuztraucās, bet iespējams mūsu ekspertam, īkšķim, tīkšķim, ir vēl kāds padoms, ko viņš mums līdz atklās. Paskatāmies, ja? Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri strādā, lai nopelnītu naudu. Un arī tādi, kuri šo naudu grib atņemt, zagļi un laupītāji. Lai no tādiem pasargātos, cilvēki maksā apsargiem un policistiem. Kad parādījās bankas, kurās cilvēki glabāja daudz naudas un zelta, parādījās arī banku aplaupītāji. Ir bijuši laupītāji, kurus uzskata par varoņiem. Slavenākais no tiem ir Robins Huds. Viņš aplaupīja bagātus ļaundarus un savu laupījumu atdeva nabagiem. Ir arī blēži, kuri piemāna cilvēkus solot, ka pārdos viņiem ko vērtīgu, bet galu galā paņem iedoto vai pārskaitīto naudu un aizlaižas. Man gandrīz bail palika šito visu klausoties. Ir tik viegli kļūt par blēžu un burlaku upuri. Lai tev tā negadītos, es tev piedāvāju doties eksperimentā. Vai tu zini, kā pasargāt savu naudu kartiņā? Nolikt makā, kas ir noslēpts, kur tu tikai pats zini, kur ir. Bet kā tev šķiet, kāds var tavam makam tikt attālināt klāt? Īstajā dzīvē noteikti jā. Bet tad, ja nezinu PIN kodu, tad viņš noteikti dažreiz veikalās nevarēs neko nopirkt. Vai ir iespējams vēl kādā veidā dabūt naudu ārā no tavas kartiņas? Izdarīt tā, lai tas cilvēks, kuram ir tā karte, lai uzspiež to linku, tad izkrāp naudu. Absolūti pareizi. Tātad, ja tu saņem no svešiniekiem vai no cilvēka, kurus nepazīst kādu ziņu, linku, uz kuru tev jāuzklikšķina, tad noteikti to darīt nevajag. Vai tu esi dzirdējis arī, ka ir cilvēki, kuri sūta ziņas uz telefonu, lai tu caur telefonu apstiprini kādus kodus? Un līdz ar to no tā arī vajadzētu uzmanīties, to nekādā veidā nedarīt, ja tu pats nepērci un tev nav
es vienmēr prasu mammai, kā var atpazīt blēdi? Blēdi nodod nevis viņa izskats, bet blēdi nodod tas, ko viņš dara. Ja kāds cilvēks tev zvana, stādās priekšā, steidzina tevi, jo blēži bieži vien liek tev pieņemt lēmumu ļoti ātri. Benedikta, tagad tev ir jāpieņem lēmums. Tas jau liek aizdomāties. Tā kā, ja kāds cilvēks tev liek slikti justies un tu sajūti, ka kaut kas nav labi un viņš vēl tevi steidzina, tad visticamāk tev vajag piezvanīt tētim vai mammai un pajautāt, ko darīt tālāk. Uz ātrumu. Tu zini, kāds ir policijas numurs? 199. Gandrīz 112. Zini, kā var viegli atcerēties 112? 1, 1, 2. Pamēģinam kopā. 1, 1, 2. Benedikta, es tā saprotu, ka tev tīri labi patīk spēlēt spēlītes. Es visvairāk spēlēju datorā. Bet telefonā esi spēlējis kādreiz? Jā. Un cik es zinu, tur tajās spēlītēs var nopirkt par īstu naudu visādus dimantiņus un tur monētiņus un tādas lietas. Jā. Un tu esi kādreiz to darījis? Nu, es sākumā paprasu vecākiem. Piemēram, es gribēju kaut ko nopirkt datorā. Es nezināju tajā brīdī, cik man nauda. Es paprasīju vecākiem, vai būtu vērtīgi šo pirkt. Viņi apskatījās manā kontā, viņi teica nē. Es tev piedāvāju tagad uzspēlēt Viktorīnu, Piktorīnu. Blēdis Maliks pret Benediktu. 4 jautājumi. Ja tu atbildi pareizi, Blēdim Malikam kaut kas uzkrīt uz galvas. Ja tu atbildi nepareizi, kaut kas uz galvas uzkrīt Benediktam. Viss kārtībā, Benedikt? Dod 5. Pirmais jautājums. Ar ko atšķiras zaglis no laupītāja? Zaglis zog slepus, bet laupītājs naudu vienkārši atņem. Ne ar ko neatšķiras. Gan zaglis, gan laupītājs nozīmē vienu un to pašu. Vai zilā 3 stūrīša variants? Zaglis zog mazās summas, laupītājs lielās summas. Kā tev liekas, kura ir pareizā atbilde? Man šķiet zeltenais. Es izvēlēšu šo. Man nepatīk tavi smiekliņi, bet labi, mēģini. Benedikt, tava atbilde bija pareiza. Bet atcerieties, ka arī bērni var būt laupītāji. Ja bērni atņem citiem bērniem naudu, tad viņi ir laupītāji un par to var saņemt ļoti nopietnu sodu. Ejam tālāk uz otro jautājumu. Kurš no šiem vārdiem neapzīmē laupītāju? Burlaks, korsārs vai 3 stūrīša variants? Gorgonzola. Varbūt sarkanais. Kurš bija buraks? 3 stūrītis ir... Ai. 1. Burlaks ir laupītājs. Gorgonzola nav laupītājs. Gorgonzola ir siera šķirne. Dodamies tālāk. 3. jautājums. Ko dara policija ar laupītājiem, kad viņus noķer? Viņus tiesā. Viņiem atļauj nolaupīto paturēt, ja viņi par to uzreiz samaksā. Vai arī 3. viņus uzreiz liek cietumā. Man šķiet zeltenās, jo tagad policija noķer laupītājs, viņi sākumā izrunā, kāpēc viņš to šķiet izdara, nevis reiz liek cietumā. Skan diezgan loģiski. 2-1 Benedikta labā. Sākumā laupītāji tiek noķerti, un tad tiesa viņus iztiesā, un tikai tad liek cietumā. Tev bija pilnīga taisnība. 4. jautājums Benediktam. Iedomājies situāciju. Tu atrodies veikalā, tikko maks bija, pēkšņi vairs nav. Tava rīcība. Turpini meklēt. Dodies pie pārdevējas vai apsarga. Prasi palīdzību. Vai ej mājās. Varbūt maks tomēr ir tur. Man šķiet, tas ir sarkanais, jo tie ir vienīgie cilvēki, kuri varbūt ir redzējuši kādu tādu maku. Abrīnojami ātra atbilde. Benedikta, tev tiešām ir taisnība. Sākumā ir jādodas pie apsarga vai pārdevējas. Varbūt viņiem ir video ieraksts, vai viņi jau ir atraduši tavu maku un gaida, ka tu tam atnāksi pakaļ. Benedikta, paldies tev par brīnišķīgu spēli, pelnīta uzvara. Par to pienākas balva. Kam? Man.
Jo es zaudēju, un man vajag mierinājumu. Ja es dabūju visas bumbas un makrons un dzēķēs. Kāds sakars? Benedikta balva pienākas tev. Jē. Vesela čūpa labumu no Svetbank un jauns telefons no Tele2. Saprātīgai interneta Paldies. lietošanai. Bet vecākiem noderīgas saites mūsu sociālo tīklu profilos. Lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. Kā var atpazīt blēdi? Ja viņš dara blēņas, un viņam ir zemāts zilums. Melns apģērbs, melnas bikses, melns džemperis. Pēc maskas, un kad viņi ir pietupušies un staigā lēnām. Iet citu mājās mēslot. Viņam ir glerīgas acis. Tad viņš ir tāds aizdomīgs un viltīgs. Ja tu esi internetā, un viņš paprasa tev kontu, Internetā blēdi var atpazīt, ja viņš tev sūta dažādas jocīgas izziņas. Tu sajūti, ka viņš ir blēdis. Tas ir blēdis.